Esiet sveicināti Sporta ziņas.com YouTube kanālā skatītāji un arī klausītāji. Sen neesam tikušies hokeja stāstos, un šis ir īstais brīdis, lai atsāktu šo tradīciju. Aicinu jūs piesakot Sporta ziņas.com YouTube kanālam, kur būs daudz dažāda interesanta video satura. Varat uzreiz ielikt laiku šim video, nosūtīt to saviem draugiem, lai arī viņi noskatās hokeja stāstus, bet mēs sākam! Prestīžākā trofeja, ko hokejists izlaša līmeni var izcīnīt, ir olimpiskais zelts, un par to parasti nav šaubu, īpaši tad, kad olimpiāda piedalās vislabākie hokejisti, proti tie hokejisti, kuri spēlē Nacionālajā hokeja līgā, kā tas bija aizvadītajā olimpiāde, kurā uzvarēja ASV. Tad klubu līmeni prestīžākā trofeja ir Stanley Kauss, un par to arī nevienam nav šaubu, jo visi saprot, ka pasaules labākie hokejisti spēlē Nacionālajā hokeja līgā, un izcīnīt Stanley Kausu tiešām ir daudzu hokejistu sapnis, arī to, kuri dzīvo Eiropā. Arī dažiem latviešu hokejistiem tas ir izdevies, un par viņiem arī būs šī hokeja stāstu epizode. Sabrukot Padomju Savienībai, Latvijas hokejisti vairs nebija ierobežoti savā pārvietošanā, proti viņi varēja doties uz jebkuru hokeja līgu, uz jebkuru valsti, uz kuru viņi gribēja, un viens no hokejistiem, kurš šo iespēju izmantoja, bija Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš, kurš tobrīd skaitījās vēl jaunais hokejists. 1992. gada viņš devas uz Nacionālo hokeja līgu, pievienojoties San Jose Sharks komandai. Tā viņš nospēlēja 3 pilnas sezonas un pēc tam piedzīvoja to, ko mūsu zemes hokejistiem varētu saukt par šoku, proti viņš tika aizmainīts uz Colorado Avalanche. Pats Ozoliņš ļoti par to pārdzīvoja, jo, kā jau minēju, mūsu hokejisti nebija pierāduši pie tā, ka viņus var aizmainīt uz citu komandu, bet tieši šī maiņa kļuva par liktenīgu ne tikai pašam Ozoliņam, bet vispār Latvijas hokejam, Latvijas hokeja vēsturē kopumā, jo tajā sezonā, kad Ozoliņš tika aizmainīts uz Colorado Avalanche, tā komanda izcīnīja Stanley Kausu, un Ozoliņš kļuva par pirmo Latvijas hokejistu, kuram izdevies rokas paturēt šo trofeju. Tajā sezonā, vismaz skatoties pēc rezultātiem, Colorado trofeju izcīnīja diezgan viegli, jo finālsērijā viņi triumfēja ar 4-0, pārspējot Floridas Panthers. Viena no spēlēm rezultāts bija 8-1, bet tajā pašā laikā, pašā pēdējā izšķirošajā spēlē rezultāts bija 1-0, tur bija vairāk papildu laiki, tā kā nevarētu teikt, ka ļoti viegli tas viss gāja. Bet fakts ir fakts, 1996. gada Latvijas hokeja vēsture tika ierakstīta jauna lapuse, proti mums bija hokejists, kurš izcīnīja Stanleya Kausu. Paies 7 gadi un Ozoliņš otru reizi spēlē Stanley Kausa finālā, šoreiz ar Anaheimas Mighty Ducks. Ar šo komandu izcīnīt trofeju viņam gan neizdevās, jo finālsērija tika piedzīvot zaudējums ar 3-4. Ļoti dramatisks sērijas sanāca, un latvietis palika bez trofejas, bet tobrīd Ozoliņš bija vienīgais Latvijas hokejists, kurš 2 reizes spēlēja Stanley Kausa finālā. Pēc tam daudzus gadus vēlāk šo sasniegumu atkārtos Uvis Balinskis, kuram ar Floridas Panthers izdosies Stanley Kausa finālā iekļūt 2 sezonas pēc kārtas. Līdz nākamajai reizei, kad Latvijas hokejista uzvārds tiktu iegrāvēts uz Stanley Kausa, bija jāgaida diezgan ilgi, proti līdz 2023. gadam, kad Teodors Bļugars kļuva par Stanley Kausa ieguvēju, otro no Latvijas, bet tas nenozīmē, ka pirms tam nebija iespēja, jo bija vairāk Latvijas hokejisti, kuri ar savām komandām spēlēja finālā. Tas bija Arturs Irba ar Karolīnas Hurricanes, tas bija Oskars Bartulis ar Philadelphia's Flyers, tas bija arī Kaspars Daugaviņš ar Bostonas Bruins, un šī ir viena no tām situācijām, par kuru tiešām ir ļoti žēl, jo domāju, ka daudziem vēl joprojām atmiņā ir tas Kaspara trāpījums pa vartu stabu, viena no papildu laikiem Stanley Kausa fināla, kas iespējams mainītu visas sērijas likteni,
Ja? Bet fakts ir tāds, ka nevienam no šiem trim hokeistiem tas neizdevās, ja, un tad attiecīgi bija jāgaida līdz 2023. gadam, kad par otro Stanley Kausa ieguvēju no Latvijas kļuva Teodors Bļugers. Savu karjeru Nacionālajā hokeja līgā Bļūgers sāka Pitsburgas Penguins rindas, un šai komandai viņš piedzīvoja debiju pasaules labākajā līgā. Šai komandai viņš pavadīja vairākas sezonas Nacionālajā hokeja līgā, bet tajos gados Pingvīni nebija starp tiem acīm redzamākajiem pretendentiem uz kausu. Izstājas viņi pirmā kārta, otrā kārta. Un tad pienāca 2023. gads, ja vēl viena liktenīga maiņa Latvijas hokejam un Latvijas hokeistam, proti īsi pirms maiņas darījuma termiņu beigām Bļugers tika aizmainīts uz Vegasas Golden Knights, un tajā pašā sezonā viņš arī izcīnīja Stanley Kausu ar šo komandu. Viss notika ļoti ātri, viņu aizmainīja, viņš izcīnīja kausu, un komanda nepalika. Pēc tam jau noslēdzas viņa līgums, un komanda nolēma to nepagarināt. Un, lai arī Stanley Kausa fināla Bļugers nespēlēja, un kopā tā Stanley Kausa izcīņa viņš nospēlēja tikai 6 mačus, viņam tāpat pienācās čempionu gredzens, un viņš tāpat ir uzskatāms par Stanley Kausa čempionu. Atšķirība no Sanda Ozoliņa 96. gada, kad viņam neļāva atvest Stanley Kausa uz Latviju, Bļugeram tādu problēmu nebija, un viņš Stanley Kausu atveda uz Rīgu. Tiesa gan vienā no intervijām Bļugers atzina, ka viņam bija pārdomas par to, uz kuru vietu tieši viņam atvest Stanley Kausu, jo diezgan lielu daļu no savas dzīves viņš pavadīja Ziemeļamerikā, ja, bet tomēr nolēma, ka atvedīs viņš trofeju uz Rīgu. Skatītāji varēja to apskatīties Rīgas biržas muzejā. Diezgan liela ažiotāža bija, daudz cilvēku bija sanākuši, un visi tiešām gribēja apskatīties gan trofeju, gan arī Stanley Kausa ieguvēju Teodoru Bļugeru. Un pats Bļugers norādīja, ka viņš ir ļoti saviļņots nogādāt šo trofeju Latvijā, lai to varētu apskatīties hokeja līdzjutēji viņa dzimtajā valstī, un pēc tam arī norādīja, ka ar trofeju dosies pie ģimenes un draugiem, lai atzīmētu šo panākumu. Ja starp pirmo un otro Stanley Kausu Latvijas hokeistiem pagāja vairāk nekā 15 gadi, tad starp otro un trešo tik liela laika intervala nebija, proti jau nākamajā gada pēc tam, kad Teodors Bļugers kļuva par Stanley Kausa ieguvēju, par vēl vienu latvieti, kurš izcīnīja šo trofeju, kļuva latviešu aizsargs Uvis Balinskis. Viņa stāsts vispār ir ļoti īpašs, jo, ja tas pats Bļugers ilgus gadus pavadīja Ziemeļamerikā, izsitoties līdz Nacionālajai hokeja līgai, tad Balinskim tādas pieredzes nebija. Viņš pēc Rīgas Dinamo sabrukšanas spēlēja Čehijā, pavadot tur vairākas sezonas, un tad vienkārši vienā dienā pēkšņi pienāca ziņa, ka Uvis Balinskis parakstīs līgumu ar Floridas Panthers. Un varbūt daudziem šī ziņa šķita dīvaina, ja nelikas, ka Balinskis varētu būt tas, kurš spēlēs Nacionālajā hokeja līgā, bet Uvis ar savu darbu pierādīja, ka viņš pieder pie šī līmeņa. Jau tajā pirmajā sezonā viņš piedzīvoja debiju, aizvadīja 26 spēles. Jā, viņš nepiedalījās nevienā no playoff turnīra spēlēm, bet viņš visu laiku bija kopā ar komandu un arī uzskatāms par pilnvērtīgu Stanley Kausa ieguvēju. Pirmo reizi izcīnot Stanley Kausu, Balinskis nolēma to vest nevis uz Rīgu, bet uz savu dzimto Ventspili, kur tā arī tika izrādīta, un, protams, kā arī Ventspili Stanley Kausa izraisīja diezgan lielu ažiotāžu, arī bija diezgan daudz cilvēku, kuri gribēja to apskatīt, kuri gribēja to nofotografēties, un sanāca īstie hokeja svētki, un pieļauju, ka tobrīd bija Latvijā ļoti maz cilvēku, kuri varēja pieļaut domu par to, ka arī nākamgad Uvis Balinskis Stanley Kausu atvedīs uz Rīgu. Bet tā arī notika. Savā otrajā sezonā Nacionālajā hokeja līgā Balinskis jau kļuva par krietni stabilāku spēlētāju, ja, un ja varbūt atkal bija kaut kādas baumas par to, ka viņš varētu atstāt šo čempionātu, bet
Fakti ir tādi, ka viņš nospēlēja 76 spēles pamatturnīri, sakrāja 18 punktus. Viņam uzticēs, viņš tiešām spēlēja daudz, un tajā sezonā viņš arī piedzīvoja debiju playoff turnīrā. Tur gan viņam sanāca tikai 5 spēles, bet atkal viss un tas pats. Balinskis visu laiku bija kopā ar komandu, viņš visu laiku ar to trenējis, viņš bija komandas neatņēmama sastāvdaļa, un Floridas Panthers otro sezonu pēc kārtas izcīnīja trofeju. Otru reizi kļūstot par Stanley Kausa ieguvēju, Balinskis to atveda šoreiz nevis uz Ventspili, bet uz Mārupi, kur atkal vairāk 100 bērni bija sanākuši, visiem bija interesanti apskatīties trofeju, nofotografēties ar to un arī paklausīties, ko teiks Balinskis savā uzrunā, un tā uzruna tiešām sanāca ļoti emocionāla un arī ļoti motivējoša. Tie bija hokeja stāsti. Paldies, ka šo video noskatījāties līdz galam. Noteikti uzrakstiet komentāru, kas jums patika, kas jums nepatika. Ielieciet laiku, atsūtiet šo video arī saviem draugiem, lai arī viņi noskatās hokeja stāstus. Noteikti piesekojiet Sportaziņas.com YouTube kanālam, kur būs daudz dažāda interesanta video satura. Un tad tiekamies nākamajās epizodēs.